Darbie draugi, decembris, gada nogale, adventa laiks, 2 degošas sveces, Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Mēs jau zinām, katram tas ir savādāks, katrs to uztver savādāk. Kādam tas ir bizness, kādam tas pilnīgi neko nenozīmē, kāds droši vien steidz izdarīt kaut ko nepadarīto, nu jā, un tad jau gan. Bet tie no mums, kur uzticas Dievam, kur uzticas, es domāju, šī vārda vislabākajā, vispatiesākajā nozīmē, mums jau tā ir katra diena tuvāk mājām, tuvāk Dievam, ja patiesi, tad tuvāk viens otram. Un katra diena jau šodien ar Dievu līdzsvarota, svētījoša, katra diena nodzīvot vislabākajā iespējamā veidā, nesot svētību tiem, kurus Dievs, protams, noliek mūsu dzīves ceļā. Nu jā, adventa laiks, pārdomu laiks, ko varam darīt labāk, patiesāk, sirsnīgāk. Un iesācies ir jauns baznīcas gads, par to jau mēs sākām runāt iepriekšējā sestdienā, 1. advents priekšvakarā. Jautājums, vai tu noklausījies YouTube un mūsu draudzes Facebook lapā, tas viss ir atrodams. Un atkal šodien ar jums kopā vēlot labu es, Imants Miezis. Īsts pārdoms, klusa lūkšana, apstiprinājums tam, kam mēs ticam, nobeidzot mūsu vakaru mūsu Tēvs lūkšanā. Jā, par to, ko mēs vēlamies, par mūsu cerību, par mūsu atbildību Dievu un cilvēku priekšā. Un tas viss šeit video podcasts studijā 316.lv. Paldies, ka jūs esat, jūs drīkstat. Un ir labi, ja jūs atbalstat, jo tas ir domāts tam, lai mēs varētu nest labo vēstu pasaulē, lai mēs varētu mācīties, lai mēs varētu izglītoties un, jā, ikdienu pārveidot tā, lai visiem ir svētība. Un tas ir svarīgi. Parakstieties, rakstiet savus komentārus, un mēs jau zinām, nāk Ziemassvētki, un šodien mūsu pārdomas, lai ir par to, kāpēc Dieva vārdā, kas ir atstāts mums, un kurā mēs varam svelties gudrību katrai dienai, kāpēc ārpus logiem notiek tik daudz dīvainu lietu. Un es domāju, ka mūsu laikos, kā tādi papildus lasāmie, klausāmie materiāli, ko mēs iedrošinām savu ikdienas dzīvi, ir tik daudz dažādu platformu piedāvājumu. Un ja vēl 50 gadus apakaļ no tā pilnīgi nekā nebija, tad šodien ir tas, lai Dievs dod gudrību spēt izvēlēties to, kas kristietim der, kas kristietim der tajā vietā, kur mēs dzīvojam, jo es domāju, ne viss tas, par ko mēs šeit, Īrijā, Lielbritānijā, jā, varbūt arī Latvijā un Eiropā saprotam un domājam, vai tas šodien der Sīrijā. Jā, lai Dievs dod gudrību katrai dvēselei, katrai sirdī ieraudzīt un saklausīt to, kas palīdz dzīvot. Un jā, priekš mums internetā vien nerunājot par grāmatām, jā, šie te platformu nosaukumi, kas palīdz ikdienā mums iet mūsu dzīvei cauri sinepju graudiņš un 365 katrai dienai, un tur ir rīta lūkšanas un vakar lūkšanas, kuras mūsu draudzē arī tiek pārpublicētas. Paldies Dainai Škurovai. Tur ir Elizejas raidījumi, tur ir Bībeles studijas, droši, zināmi, vērtīgi, fantastiski iedrošinājumi pārdomām katru dienu. Bet visam pamatā ir Bībele, Kristus vārdi, kas ir labā vēsts, nevis sliktā vēsts. Bībele, Dieva vārds, kurš mūs aicina dzīvot realitātē, nevis kaut kādā iedomu pasaulē,
tā sacīt, kā būtu, ja būtu, vai dzīvot pagātnē, vai tālā nezināmā nākotnē. Un šodien mēs varam otrās adventas izskaņā, otrās adventas iesākumā, pareizāk sakot, mēs varam par to lasīt un domāt. Un mūsu šodienas rakstu vieta, mēs balstāmies uz pārdomājam Pāvila vārdus, kur Pāvils raksta. Visur parādam sevi kā Dieva kalpus, kas nobēdājušies, bet vienmēr priecīgi. Kā nabagi, bet kas daudzus dara bagātus. Tādi kā, kam nav nekā, bet kam ir viss. Bībele, pravietojuma grāmata, kas ar pasauli notiek, kad cilvēki izvēlas, īpaši manas, mūsu izvēles, kad mūsu dzīve rit pēc Dieva likumiem, un kas notiek, kad tos dažādu apstākļu dēļ aizmirstam, varbūt ignorējam. Tālūk, realitāte, tas, ko redzam apkārt, no kā šausmās reizēm saraujās sirds, kad bail iziet no mājas ārā, kādi trako, kādi vēlas sadalīt ietekmes sfēras un otram nevis kaut ko labu dot, vēlēt, bet atņemt, un vēl trakāk, kad turpat blakus internetā, kur varam klausīties Dievu vārdu, mēs redzam skatus dažādās platformās, kā sprākst bumbas, lido raķetes, kā mirst cilvēki. Mīļie, tā tas notiek, kad Dievs tiek izslēgts no cilvēku dzīves, kad baznīcas paliek tukšas, kad draudzē cilvēki sāk domāt, ka viņi ir individuālisti un ka viņi tā var izdzīvot. Dievs tiek izslēgts no cilvēku dzīves, no cilvēku apziņas, no attiecībām. Mēs redzam pilnu spektru. Un tas ir rezultāts, tas, ko mēs redzam ārā. Dieva izslēgšanai. Tā ir elle jau šodien. Un tā sliktā ziņa. Tā notiks turpmāk, kamēr vien Dievs un viņa likumi tiks ignorēti. Tāda ir tā realitāte. Un cilvēks var būt gudrs, mācīts, skolots, pieklājīgs. Bet, ja dzīvē nav Dievam vietas, nav laika Dieva valstības veidošanai, sadzīvē, attiecībās, tad agri vai vēlu dzīvē iestāsies tās sekas, kuras mēs redzam šodien aiz loga vai savā datora ekrānā. Personīgi sekas. Tas ir loģiski, vienkārši. Tas ir vienkārši. Cilvēks pļauj to, ko ir sējis. Un kāpēc mēs uzsākam sarunu par draudzi? Es jums atļauju pašiem izlasīt, kāpēc Kristus veidoja draudzi. Paņemiet Bībeli rokā, izlasiet. Vai saprotam, kāpēc Kristus teica brāļi un māsas? Viņš teica, brāļi un māsas tie, kuriem Dievs ir pirmajā vietā, kur neignorē Dievu. Brāļi un māsas ir tie, kur neliek Dievu vietā sevi, naudu, kādus citus īpašus cilvēkus, bet apzinās, ka katra diena ir vienreizēji vērtīga un iespēja pilna. Baznīcas vārdiem runājot, tā ir iespēja katru dienu veidot Dievu valstību šodien. Draudz ir vieta, kur mēs mācāmies dzīvot attieksmē pret apkārtējo vidi, kur sastāv vien no divām lietām – cilvēkiem un no lietām. Tas, ko mēs redzam, ko mēs liekam pirmajā vietā. Pēc Dieva, protams. Tāpēc ir brāļi un māsas, un nevis ienaidnieki. Tāpēc ir draudze, nevis partija vai organizācija. Jo atšķirība ir tā, ka draudzē stiprākais nevis komandē, nevis māca citus, kā dzīvot, bet kalpo, nes vājāko. Tāpēc Kristus nāca pasaulē, lai mēs to saprastu un pielietotu dzīvē.
Tāpēc Kristus runā par sirds maiņu. Tāpēc Kristus runā par Dieva svētību, par mieru, par līdzsvaru, par prieku. Protams, ja tu to vēlies. Nav jau viegli redzēt to, kas notiek, bet Dievs dos savu svētību, ja tu, uzticoties viņam, ies cauri visām grūtībām. Kā saka, ja tu nemet plinti krūmos, ja nenolaid rokas. Es jau kādreiz teicu, ja tuksnes izraks aku, tur būs ūdens, ko padzerties gan tev, gan citiem, un vienkārši varēs iet tālāk, dzīvot tālāk. Jā, būs akmeņu kalnu biedējošas lietas, bet būs atkal atpūtas vieta, kāda oāze, kur kāds varbūt cits būs izracis saku. Pa ceļam ērkšķi, klintis. Bet tas ir ceļš. Ceļš kopā ar brāļiem, kopā ar māsām, kopā ar savu draudzi, lai izrādītu mīlestību pret tiem, starp citu, nevis kuri ir draudzē, ne tikai pret tiem, kuri ir draudzē, bet pret tiem, kuri nav, kuri ir apjukuši neziņā, stresā, kuri mums blakus dzīvē, kuri ir pasaulē, ārpus tās laivas. Jā, lai atceramies, Dievs ir klātesošs katru mirkli. Mūsu dzīvē viss ir pa īstam, Dieva klātbūtne ir īsta. Šis ir īsts brīdis. Un Dievs dod drosmi celties un iet tālāk. Mums jau nav visu laiku jāgatavojas dzīvei. Mēs dzīvojam tagad, šobrīd. Te, kur tu esi, te ir Dievs. Šodien ir 2. adventa. Un debesu valstība ir tavā tuvumā. Un Kristus pirmie vārdi, sākot savu kalpošanu, taču bija: debesu valstība ir tuvumā. Ir tevi tuvu klāt. Debesu valstība ir atnākusi. Griezies prom no vecās domāšanas, griezies prom no grēkiem, no nevērtīgas laika tērēšanas. Kristus saka, piepildiet laiku ar jēdzīgām lietām ikdienā. Jā, izmantosim savu laiku jēgpilni. Tā ir labā vēsts, tas ir uzmundrinājums, tas ir aicinājums. Un debesu valstība, mēs varam to paplašināt. Laiks apsveikuma kartiņām ar svētījošiem vārdiem. Varbūt tam, kuram tu nekad neesi rakstījis labus vārdus. Jā, viens labs vārds, Zooms, Facebook, mobilajā tālrunī, viens zvans, un tā ir tuksnesī izrakta aka ar veldzējošu ūdeni. Un ne tikai adventa laikā, bet tad, kad Dievs tev uzrunā, tad, kad tu to dzirdi. Un jā, iespējams, tu klausies, lai tikai interesētos par to. Es teiktu, ja tu esi ceļā, un viss ir pa īstam, mēs visi zinām, vienam ir grūti, tāpēc ir ticība, tāpēc ir jāuzticas tam, kurš var palīdzēt. Ar Dievu palīdzību meklē, domā, lūdz pēc padoma, sameklē draudzi, sameklē savu vietu tajā vietā, kur tu vari būt noderīgs, sameklē brāļus, māsas, draugus, ceļabiedrus. Un tiešām, lai ticība, lai cerība un mīlestība vairojas, lai gaiša 2. adventa mūs pārdomās šovakar. Mēs lūksim. Atkal mēs nākam tavā priekšā, lielais debes Tēvs, ar pateicību, ka tu esi mūs sargājis līdz šai vietai, līdz šai stundai, līdz šim brīdim. Jā, līdz 2. adventas priekšvakaram. Un sakām tev paldies, ka tu mums atklājies caur savu dēlu. Ka caur viņu mums kļūst saprotams tavs radītāja nodoms, ka ieraugam tavu tēva raksturu, tādu, kurš bagātīgi dod un neatprasa mums nepadarīto.
Iepratim tam mēs, mūsu raksturs, kurš reizēm neizpaužas tajā labākajā veidā. Paldies, ka sekojot tavam dēlam varam dzīvot vislabāko dzīvi, iekšēji sakārtotu. Un šī atziņa mums dod cerību. Tēvs palīdzi mums tevi ieraudzīt un stāstīt par tevi kā par tādu, kurš ir ieinteresēts mūsu dzīvēs. Kā tādu, kurš turpina mūs mīlēt, neskatoties uz tām daudzajām kļūdām, grēkiem, kritieniem, kurš neatgādina, nepiemina. Un tāpēc apzinoties, ka varbūt viss nav labi izdevies, ka neesam visu darījuši pēc vislabākās sirdsapziņas, mēs lūdzam tev piedošanu. Mēs vēlamies mainīt to, mēs vēlamies patiesi visu darīt tā, kā darītu priekš tevis. Mēs zinām, ka tu mūs redzi, mēs zinām, ka tu esi klātesošs. Lūdzam, dod mums savu gudrību, dod mums spēku būt atbildīgiem līdz cilvēku, kolēģu un tavā priekšā. Palīdz saprast un atklāj vēl, kurā virzienā katram mums īpaši jāpievērš uzmanība. Tēvs, mēs lūdzam par mūsu draudzi. Tēvs, atņem visu lieko, atņem visu nevajadzīgo, dod savu garu spēku un gudrību ikvienam, kurš patiesi vēlas nākt kopā, kalpot, būt derīgs, veidojot savu ģimenes dzīvi, draudzes dzīvi uz tiem pamatiem, kurus esi nolicis tu. Mēs lūdzam par draudzēm un kopām, gan šeit Īrijā, gan Lielbritānijā. Tēvs, īpaši lūdzam par kristiešiem tajās zemēs, kur ir kardarbība, Ukraina, Sīrija, Izraēla, vēl kaut kur citur. Tēvs, sargi no ļauna. Mēs lūdzam par saviem tuvākajiem, par mūsu ģimenēm. Sargi visur, kur nevaram būt klāt. Lūdzam labu veselību, lūdzam attīstītu prātu, lūdzam no tevis arī veiksmi un izdošanos. Lūdzam par draugiem, par kolēģiem. Lūdzam par mūsu nedraugiem, kuri vēl nav mūsu draugi. Lūdzam par visu šo pasauli, kurā ir tik daudz sāpju. Atturi mūs no ļauna, Tēvs. Un dod īpaši gudrību, lai apkārtējie pamana, ka esot ar tevi dzīvē kopā, ka tu esi tas, kurš pašķir lietas. Paldies tev, ka tu dzirdi, paldies, ka visu zini, paldies, ka esi klātesošs. Mēs izlūdzamies šovakar tavu mieru, tavu sargāšanu. Mēs izlūdzamies izdarīt vislabākās vislabākās izvēles, kuras būtu par svētību tuvākajiem kolēģiem, paziņām, jebkuram, ar kuriem satiksimies nākamajos dzīves ceļos. Tevs, tavā priekšā pieminam un aizlūdzam par ikvienu mūsu mīļo. Arī tos, ka mūsu draudzē ir bijušas jubilejas, Tēvs. Mēs lūdzam par viņiem. Mēs lūdzam par Artūru, mēs lūdzam par Robertu. Mēs lūdzam par Kasparu, par Megiju, par Kitiju. Mēs lūdzam par Lolu. Īpaši mēs lūdzam par Madaru, Tēvs, par viņas dzimušajiem dvīnīšiem. Izlūdzamies tavu svētību, veselību, vislabākajā iespējamā veidā, Tēvs, svētī un pasargā. Tāpat lūdzam par Mārtiņu, lūdzam par Gintu, par Jāni Dāvi, par Robertu, par Kristapu, par Baibu. Tāpat aizlūdzam par Patrīciju, kurai dzimšanas diena jau ir šomēnes decembrī, par Jāni, par Maiju un par Edvīnu. Tēvs, un kopā ar mammu Everitu mēs pateicamies par Emīlijas 17 gadiem. Tavu svētību, kungs, lūdzam, tavu gudrību lūdzam, tavu mieru un dzīves prieku, drosmi dzīvot katru dienu. Svētību īpaši izlūdzamies mūsu mīļajai Emīlijai. Paldies, ka tu esi tas, kas mūs paceļ, no jauna parāda savu žēlastību. Ļauj dzīvot, dod dzīvību un dzīvības pārpilnību, dod saprātu sava gara vadībā. Mēs pateicamies par šiem pārdomu mirkļiem. Paldies, ka tu runā uz mūsu sirdīm. Paldies, ka mums nav vienalga, kas notiek ar mūsu mīļajiem un draugiem. Jā, arī ar mūsu draudzi.
šeit, Īrijā, Lielbritānijā, visur citur, kur mūsu latviešu dzimtajā valodā tavs vārds tiek godāts, pielūgts un slavēts. Lūdzam, lai mūsu dzīves no jauna ir par godu tev tavā līdzībā un par svētību ikvienam. Tavās rokās liekam visus mūsu mīļos, tos, kur vārdi deg mūsu sirdīs. Un klusajā lūkšanā pie tevis dodas šo cilvēku vārdi, mūsu domas, izlūdzoties tavu svētību. Un atļauj, ka mēs tevi lūdzam kopā ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls Jēzus Kristus lūdza un mācīja arī mums lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un lai svētīts jums otrās adventas pārdomu laiks. Un katrā mājā, katrā sirdī, lai ienāk Dieva miers. Esiet svētīti!